Aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam. Sveicināti, cienījamie skatītāji! Mūsu šīs nedēļas raidījumu Pa ceļam viesis Jānis Vaišļa, pasaules apceļotājs. Sveiki! Sveiki! Jāni, tu ceļodams nespēji iedomāties, ka tu varētu ceļot bez kameras. Kāpēc tā? Tu nevari vienkārši nofiksēt ar brillēm? Nē, tīri materiāli apstākļi. Tas ir katram ceļojumam, kuras izvēlos, es viņus parasti neizvēlos uz Dobeli vai kaut kur uz tuvākām valstīm, kaut gan man to arī patīk darīt. Es izvēlos kaut kur tālāk eksotiski nebijuši. Un tajā mirklī tie ceļojumi diezgan bieži ir pārmērīgi dārgi priekš manas materiālā stāvokļa, tāpēc es ņemu kameru, jo saturu vienmēr var pārvērst naudā, ja tikai ir cilvēki, kas gatavi par to maksāt. Tāpēc nofilmējot kaut kādu video, cilvēks spēj materializēt kaut vai daļu, bet no ceļojuma izdotiem līdzekļiem. Bet tavā vēsturē tur ir Sony un HD kameras un milda apkārt pasaulē, viss šis te režijas un montēšanas laiks. Vai tu rekomendētu filmēt arī nosacīti man ierindis pilsonim, manā ceļojumā filmēt un varbūt kaut kādā veidā arī to pārvērst naudā? Jā, protams, jo tā ir interneta laikmets. Tu jau zini, ieliec tu savā blogā interesantu video vai kaut ko tam līdzīgu, un tūkstošiem cilvēku ies uz tavu blogu, ar laiku tu varēsi pārdot reklāmu. Pārdot savu reklāmas aģentūras weblapas, kaut kādu logotipu vai kaut ko tam līdzīgu. Tev ir iespēja materializēt. Tu zini to slaveno stāstu par to vienu latvietu, kurš bija nobildējis lidmašīnu, kas tur Hudzonā slīk. Jā. Tā mirklī viss ir aizgāja. Nebūtu viņam tas telefons, nebūtu ienācis viņam prātā materializēt to, ko viņš redz. Tā mirklī nekas nebūtu noticis ar viņu dzīvi. Tā viņa dzīve pilnībā pārvērtusies. Kā, es nezinu, uz labo vai slikto pusi, bet tomēr pārvērtusies. Tā kā cilvēki, kur vēlās pārvērtības arī materiālā pusē, tie var ņemt līdzi kameru. Kameru, Tu pareizi sāki ar šito. Jā, tā ir tā ideja, ka man draugi prasīja, kā beigās ir jāizvēlās kameras. Es jums saku pēc iespējas vecāku, mazāk glaunu un mazāku. Cilvēkam ir kaut kādīgi jau no kaut kādiem arhetipiem, jo mazāks, jo lētāks. Jā. Un, principā, tā bilde ir iegūstama ar mazām kamerām ļoti augstas kvalitātes. Tev atliek tikai ievērot dažas prasības. Teiksim tā, negrozīt kameru līdz savai galvai un savām acīm, tā ir tā pirmā prasība. Un filmēt vienu vietu pēc iespējas platākā leņķī, pēc iespējas ilgākā laikā, ar saviem komentāriem, bez saviem komentāriem, bet neraustīties. Un tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Un tad var gadīties, ka tajā platajā leņķī kāda lidmašīna nokrīt tev Hudzonas upē. Jā, tas ir pirmām kārtām, bet otrām kārtām tu ļaujot tam cilvēkam, kas skatās to filmu, pašam izbaudīt to ceļojumu, to ainu pafantazēt. Tā, ka tu rādi tā saucamo aktīvo kameru, tu tā kā žurka, kas mētājas pa labi, pa kreisi, izņemot to, ka tu izskaties pēc pēdējā jefiņa, tu neko nepanāc ar to skatītāju. Un tas tā kā, mana dzīvē ir bijis viens cilvēks, kurus apmācījis īslaikā filmēt, aptuveni 5 minūtēs, viņš devās filmēt, un es uztaisīju no viņa filmētā materiāla sižetu uz 10 minūtēm. Okay, un divas pamatpatiesības. Nešļūkā ar kameru. Jā, un nelieto zoom. Jā, pārāk, jā. Okay. Labi, mēs novienojamies par pirmo izmēru, ka tas varētu būt šāds. Bet tas jau tā kā velk uz profesionālu kameru. Ideāls ir šitās. Šitie te maziņi, kas šādi. Telefons ir paredzēts zvanīšanai. Tas princips. Kaut gan viens no slavenākiem latviešu fotogrāfiem Jānis Dēnāts saka, ka telefons ir paredzēts, lai bildētu, nevis lai zvanītu. Viņam ir tāds fotoaparāts. Tā kā negrib jau novērst to patiesību, varbūt ir jau kāda telefona, kuriem var nofilmēt. Es zinu mikrokameras, kas filmē tādā rezolūcijā, ka tu rādīt lielajā televīzijā arī šitajā kanālā. Bet vai ir vajadzība pēc tā? Tās tehnikas ļoti dārgi izmaksā. Tāpēc viena kamera aptuvenā cena, kā es skatījies, kas saka, labākā cena attiecībā pret izmēru ir 250 lati. Tā kā nebūs pārāk dārgi? Jā. Tā nav pārāk dārgi, tā ir jauna kamera, bet varētu nomest to cenu nost. Un, ja tu gribi nopirkt kādu kameru, kas ir pavisam jēdzīgi lietot, tad es domāju, 150 Latvijiem pilnīgi pietiek eBayā. Tas šobrīd nav tā pasaulē bija tā, ka tu bija VHS, tad 8 mm, tad kas tik tur vēl ne, un katru reizi, vēlns atkal kaut kāds jauns standarts, tad jāpērk jaunu kameru. Šitien tagad šobrīd ir nostabilizējies tas tehnoloģiju. Nē, tehnoloģijas joprojām mētājas kā traks, un tās aizvien vairāk un vairāk cilvēkam pieprasa iedziļināties kompjuterā. Un, principā ir tā, ka tu vari filmēt ar jebkuru no iepriekš nosauktām kamerām, tur VHS vai tādu. Tas satura būtību nemaina, bet vienkārši tev jābūt daudzreiz lielākai prasmē, viņu dabūt kompjuterā un samontēt.
Ok, es esmu kaut ko nofilmējis, bet tā mūžīgā problēma, ja tu neesi pilnīgs computer freaks, tas ir sarežģīti. Dabūt iekšā nofilmēto, no šodienas modernas kameras, dabūt viņu iekšā komputerā, samontēt un ielikt webā. Tur jau jābūt ir tā kā speciālistam. Jā, es teiktu, ka tas pieprasītu aptuveni 25 stundas apmācības. Tādā līmenī. Pie tam, ka tagad daudz cilvēku runā, kad ir tās valodas barjeras, agrāk viņi pieminēja valodas barjeras internetā, ka viņi nevar kaut ko saprast un tam līdzīgi, tad pašlaik ieiet slavenajā meklētājā Google, iestādiet latviešu valodā, tulkot visu labs un pētiet visu informāciju latviešu valodā. Tāpēc drīzāk ir tās bailes no modernām tehnoloģijām nekā tās moderno tehnoloģiju sarežģītums. Bet tev ir taisnība, tas prasīs kāds zināms pūls, bet arī tas palīdzēs, ja tev ir iemesls pazvanīt savai meitai, savam dēlam, pajautāt, lai viņi tev to iemāca. Un veidojas, tāda tā kā ķēdīte. Saite ar nākošajām paudzēm. Ir par ko parunāt. Ir pamats pazvanīt savam dēlam. Ir par ko parunāt. Ja cilvēks savās ceļojumos filmē, tas ir tāpat kā ar fotografēšanu pēc būtības, vienkārši nākošais solis tālāk. Ir skaidrs, ka tu to dari, tā skaitā arī komerciālos nolūkos. Bet, ja nebūtu šī komerciālā nolūka, tad kāpēc tu to filmētu? Tu filmētu, lai parādītu mājās draugiem, radiem paziņām, tad parādītu, vai pats atcerētos, kaut kā reflektētos, jeb tādā veidā tu koncentrē savu aci, uzmanību un kaut ko vairāk ieraugi. Gribētu sākt ar to pirmo teikumu, ko tu uzdevi jautājumu. Starp fotografēšanos un filmēšanu vairāk nav nekādas atšķirības. To arī fotogrāfijas pārvērst ļoti skaistā filmā, kustināt viņas, ja tev ir augsta rezolūcijas kamera, bez problēmām. Tev kaut bišķiņu vairāk jāmāk. Bet tas otrajā daļā tajā jautājumā, kad tu zini, katram cilvēkam gribās palielīties. Tas ir dabīgi, ka tev gribās pastāstīt, kur tu esi bijis kaut ko interesantu. Un ilustrācija tieši tas, kas palīdz taviem meliem nedaudz pietuvināties pie patiesības normas. Ja? Jo tā kā tu stāsti, ka tev zivs ir šitāda tev maz kas tic, bet ja tu parādi kādu vienu mobilē telefonā bildēt, ka tiešām viņi ir šitik liela, tad viņš arī tic vienalga, vai viņš ir Photoshopā taisīts vai kaut kādīgi savādāk ielikts. Tas piedod ticamību taviem stāstiem, jo cilvēkiem izsens ir bijis tā tendence palielīties, pastāstīt. Un, kā es bieži vien arī saku, ja cilvēki nedaudz neizpušķot un nepiemēlot, tie stāsti nebūtu tik rāšņi un tik interesanti. Tātad viens no padomiem ir lūdzu neņemiet līdzi kameras, jo jūs nevarēsiet savus stāstus. Ja? Man ir labs draugs, kurš stāsta tos stāstus, kā mums gāja 20 gadu vecumā, un ar katru gadu es to klausos kā jaunu dziesmu. Ja? Būtu video, tad būtu tikai fiksētais norma. Jā, bet kaut kādas apliecinājumi tomēr vajag. Vismaz, teiksim tā, suvenīra līmenī parādīt, ka tu esi bijis tur. Vai tas kameras izmērs tomēr atkal nedaudz nesarežģīja ceļošanu, vienkārši no drošības viedokļa, no zakšanas viedokļa, vai tas būtu Palermo vai Hārlemā vai nepareizā favelā Rio de Janeiro, kā ir ar cilvēku ar kameru? Cilvēks ar kameru ir diezgan bīstama lieta. Jebkurš turists, kurš izgājis ārā tālāk nekā no savas viesnīcas ar kameru, automātiski kļūst par labu mērķi pārējai noziedzīgai pasaulē. Pirmkārt, arī Rīgā. Jā, viņš izņem ārā, parāda, ka viņam ir, un tajā mirklī katram cilvēkam ir iespēja pateikt, tev vairāk nav. Bet tu zini, ir tāds krieviem teiciens, vilkus baidīsies, mežā neiet. Ja? Tāpēc arī tur ir tāda štēle, ka ir jāsaprot, kur ir tas līmenis, kur nav. Bet, ja runā atklāt, tad vismaz no tiem ir ko paņemt. Ja tev laupīšana jau ir visur, un tā nevar būt neviens pasargāts. Bet, principā, tas ir tas, ko es teicu. Pēc iespējas mazāks izmērs, kamerai ļauj apkārtējiem cilvēkiem te uztvert netik naidīgi. Ja tu filmēsi ar profesionālo kameru favēlās, tad maza varbūtība, ka tu izies dzīves no turienes. Bet, ja tu filmēsi ar kaut kādu vienkāršu mājas kameru, mēģinās paskaidrot, ka tavs dēls, kurš ir arī, kā saka, rokeris vai kaut kas tamlīdzīgs, vēlās redzēt, kā tie ir šeit, tad tie džeki var pasmieties un atļaut tev vēl turpināt to filmēt. Tas ir vairāk kārtīgi dzīvē bijis. Pie tam neaizmirsīsim, ka mazo kameru tu vienmēr var izbāzt ārā pa mašīnas logu, ielikt kaut kur alā, tam līdzīgi, ko lielo kameru nevar izdarīt. Okay, un no manas puses tā profesionāla rekomendācija būtu, ja jums tiešām gribās filmēt vietās, kas teorētiski varētu būt tādas viegli šaubīgas vai viegli pelēkas, dariet to kopā ar vietējiem. Ņemiet mēli, ņemiet savu, nav obligāti tam jābūt gidam,
bet jābūt ir savam cilvēkam, kurš ar ko kopā to dara. Tu esi ļoti daudz ceļojis. Kurš no ceļojumiem ir tas, ko līdz šim labākais? Viens no plašākiem ceļojumiem bija ceļojums ar Mildu. Tas bija tāds samērā interesants, bet tur jau arī jūtams tomēr 2 gadi tā garša vairāk tai kūkai nav tik izteikti. Kaut gan informācijas milzīgi daudz un daudz ir pārdzīvojumi, bet tas ir tāda vairāk filozofiskā tāda plāksnē. Viens no efektīvākiem ceļojumiem brauciens bija ar mašīnām, ar vecām mašīnām no Plimutas uz Banžovu. Tas bija tiešām tāds iespaidīgs, un lai es arī biju braucis uz Antarktīdu, nezinu kur, bet brauciens uz Banžovu, tas bija kaut kas fenomenāls, jo braucot vecāk sagrabējušā mašīnā, filmējot to visu un apkārt baudot kompāniju, kura nekādā veidā nemēģina uzspiest uz kaut kādām materiālām vērtībām, tu izbaudi drīzāk to brīvību, to saucamo, sociālismu, infantīlismu, kā es viņu saucu, ja, tā meklī, kur nav materiālo vērtību hierarhijas vispārībā, kur draudzīga roka un palīdzīgs prāts tev sniedz lielāku baudu nekā kredītkartes izmērs. Tas ir par bijušo, bet katrs mēs dzīvojam arī nedaudz savos sapņos. Gadījumā, ja būtu neierobežots laiks, budžets, koncepts, jebkas sapņu ideja, ceļojums. Norvēģijas šērs. Norvēģijas šērs ir ļoti tuvu. Jā, ar laivu, ar jahtu. Es esmu bijis Patagonijas šērās un es dzirdējis un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Norvēģijas šērs ir nepelnīti nenovērtēts. Manā vismaz dzīves pieredzē. Jo Norvēģijas šērs pēc skaistuma, es domāju, ir daudzreiz pat konkurētspējīgāks ar Patagonijas šērām, bet tā problēma ir vienmēr tāda, ka cilvēki jau to, kas blakus, tie viņi neuzskata, ka tas ir tik vērtīgs. Ja? Un vēl viens ir izbraukt ar motociklu caur Norvēģijas kalniem, tā saucamo zelta ceļu. Tas arī būtu tas, ko es gribētu izdarīt. Tā ka tie point destinations ir ļoti tuvu un ļoti vienkārši sasniedzami. Atliek tikai atrast brīvo laiku. Par ceļošanu ar kameru, bez kameras, par burāšanu Norvēģijas fjordos. Šonedēļ mūsu viesis bija Jānis Vaišļa. Paldies! Lūdzu! Ceļojuma aģentūra Traveler piedāvā raidījumu Pa ceļam.